Skutelis ir studijā. Un ko mēs no šiem 6 pilnīgiem čau varam secināt? Es gribētu aicināt jūs atcerēties to sajūtu, kad jūs 1. aprīļa rītā vērāt vaļā ziņu portālu lapas. Kāds virsraksts bija jālasa, ne, bet katrs virsraksts bija jālasa mazliet ar tādām nelielām aizdomām. Piemēram, Andris Kivičs dzied tās grupā Prāta vētra. Skaidrs, kas viests. Elita Patvaldniece kļūsi par Ivetas Vējones stilisti. Ticami, bet nē. Jebkurā gadījumā. Tas, ko es gribētu aicināt, nepiemirstiet šo sajūtu. Tas patiesībā bija ļoti tuvu tam, kā mums vienmēr vajadzētu justies lasot ziņas vai ierakstus sociālajos tīklos. It sevišķi, ja grasāties ar tiem dalīties tālāk. Un nobeigumā, lai jūs varētu labāk izprast visu šo stāstu, es aicinu jūs ieklausīties kāda gudra cilvēka, proti Gandija viedajā padomā. Radi pats tās pārmaiņas, kuras tu vēlies redzēt pasaulē. Šim citātam nav vispār nekāda sakara ar to, ko es jums mēģināju pastāstīt šajā raidījumā, bet starp citu arī Gandijs nekad neko tādu nav teicis. 1. aprīlis nekad nebeidzās, dāmas un kungi, ārā laba nakti. Paldies, ka skatījāties. Aprīl.